Metāla apstrāde ir laikietilpīgs un sarežģīts darbs. Tomēr, ja gala rezultātā paredzēts kāds individuāls priekšmets, procesu izgaismo radošs gars. Metālaateljē.lv – metāla apstrādes un dizaina uzņēmums. Sauklis ar radošu pieeju metālam. Skaistas lietas no metāla. Metāls nemainīgs un mūžīgs. Ar vārdu ateljē jau kopš padomju laikiem asociējas apģērba darināšana, pielēkošanas kabīnes un šujmašīnu spolīšu skaņa. Gandrīz tikpat vienkārši kā pakļaut audumu tērpa izveidei īpašā metāla ateljē meistarrokām dažādās formās izliecas metāls. Tas pakļaujas īpašnieka trakajām, nestandarta idejām. Gala rezultātā daļojot interjeru ne tikai vizuāli, bet arī kvalitatīvi funkcionējot. Es esmu ne tikai mākslinieks, bet arī man iekšā ir tehniskās zināšanas, kuras ir vienkārši laika gaitā ir audzētas un audzētas. Tā kā, jā, kā jau pieminēja, tad automobīlī varam arī uzbūvēt grilu, ja? Kur vienkārši ir tehniskās lietas, izpētam, tiecīgi, kā strādā vienkārši tā pati gāzes plīts, un ar to mēs, konsultējoties ar gāzes speciālistu, tiecīgi, varam salikt kopā tas, kas mums ir vajadzīgs. Šobrīd tiek taisītas tātad lielajam grilam cepamā reste ar dārzeņu trauku, kur tiek uzsutināti dārzenīši un cepta gaļiņa. Ideja par metāla ateljē izveidi māksliniekam Artūram radusies pirms 5 gadiem. Tikko parādījās laikrakstos pirmie uzraksti krīze. Tā sākās darbība. Es teicu, jā, darbojamies, cīnamies. Un te nu es esmu, te nu mēs esam. Tas viss sākās ar to, kad vecāki mani ielika amatniecības vidusskolā mācīties par juvelieru. Agrāk bija tā, ka man ļoti esot paticis cimerēties ar visādām ķēdītēm un visu kaut ko tādu darīt. Un tad viņi man ielika, tajā amatniecības vidusskolā mācīties par juvelieru. Izmācījos par juvelieru. Tagad to pašu daru tādā pašā līmenī kā juvelieris, tikai nedaudz lielākos formātos. Metāls šķietami spēcīgs, nepakļāvīgs materiāls, sākotnēji fantāzijās iegūst pavisam netradicionālu formu. Pat trakākās un šķietami neiespējamas idejas ātri vien meistaru rokām realizējas un kļūst par neaizmirstam sastāvdaļu interjerā. Turklāt jaunākajām meistaru fantāzijām var katrs sekot sociālajās interneta vietnēs, piemēram, Facebook. Produkti ir tādi, kad tas pamats, tas, kas ir izveidots, tad ir grilli, lielie grilli, tie, kas ir tiešām kā produkts noformēts. Tad ir gleznu rāmi, kas ir sastopami MC kvadrātā. Dažāda izmēra, dažādi raksti, tas vēl būs, dažādas materialitātes, tātad rūsināts, slīpēts, lakots, tā tālāk un tā tālāk. Tad vēl produkti kā tādi, tātad mēbeles, gaismas ķermeņi, kāpnes, margas, smalkākās lietas, tātad būtu sākot ar atslēgu piekariņiem, beidzot ar firmas logotipiem, tātad prezenta atslēgu piekariņi, ja, tad preču zīmes, tādas lietiņas. Metāla ateljē jauna interjera priekšmetu vai citu produktu ražošanā noder jebkas, arī tādi materiāli, kas savu laiku jau šķietami nokalpojuši, tomēr spējuši atgūt jaunu dzīvību, iekļaujoties idejās, kuras dažkārt pašam pasūtītājam šķietot nerealizējams. Tas gan ir tas, ar ko es visu laiku cīnos. Klientam pierādīt to, kad ir iespēja pasūtīt skaistas un labas mantas pie kāda, kā piemēram šeit pie Metāla ateljē, nevis aiziet uz vienu salonu, uz otru salonu, uz trešo salonu un izvēlēties no šiem te saloniem vienu to labāko, to, kas ir iekritis acīs. Uztaisīsim tas, kas ir tieši vajadzīgs jums.